Tas fīls, ar kur es strādāju un kur es norāvu, bija pienotēji piedzīvojumu grupu dziesma Jela. Tas vienkārši bija sīkāks, tas akordu punkts. Dabūja akordus, un tad es vienkārši paspēlēju līdzi ierakstam, un es tādu kaifu norāvu, un man bija tāds, šitais man riktīgi patīk. Tas gains, tā enerģija, kad mēs spēlējam, un tas līdz šai baltai dienai tā enerģija ir, un tās arī es balstos. Vairākas gadus skolā mācījos, atnāc pēc stundām, neviens nav mājās, tad man ir tie backing track, vienkārši izgāja cauri, kamēr es kāds atnāk mājās, kaut kas viss, jo tā spēlēšana ļoti intīma patiesībā, un negribu kāds to vispār dzird, tie pirmie kādi būtības. Un tad tā es sakačājos spēlēt pa pentatoniku un spēlēt pa backing trackiem. Protams, džemojot, es nekādas dziesmas nemācījos, man bija tā kā džemošana, dabīgi. Lai mēs ietraumētos, vienu labu priekšu, fundaments, ļoti garlaicīgs lietas, bet vajadzīgs. To dari katru reizi, tad viss tās tišķies to dara. Mācums priekšā vēl 130, tad es iesildījos. Vakarā man būs diezgan labs gigs, jo man ir siltas rokas, ar tiem ir kādi gigi vai kādi pasākumi. Ir forši iesildīties, jo nozīmē, tu ietu darbu par dienu. Par dienu iesildies un vakarā jāspēlē, tas ir fine, tā kā nav vainas. Pēc pamīšas izlaižam stīgu, tā kā pirmā stīga, tad ir trešā, tad ir otrā, ceturtā. Saka tādu principu? Lēnā, ceturtā. Šis nāc tāds fundamentāls vingrinājums, kurš tā kā palīdz vienkārši pirkšas iekustināt. Vai vēl kāds levels ir foršs, to visu izspēlēt. 8 daļa 3, Zini, kas ir reģistrs? Pieņemsim balss reģistrs, jā. Kad ir mums ir zemākā nots, augstākā nots pieņemsim. Ņem soliņas, ja mēs to pašu blūzu kvadrātu. Var paņemt 3 kvadrātus, bet katru to kvadrātu spēlēt savā reģistrā. Ja pieņemsim sāks spēlēt soliņu, uzreiz ir bijis šitā. Visu vairāk nekur nevar nonākt. Tas, ko jau sasniedz high point un kopā 4 kvadrātus nospēlēšu, pirmo kvadrātus paņemšu pa zemajām notīm, tad tu pa vidējām, tad jau pēdējo mēģināšu kulminēt. Un tad es uzlikšu nelielu piemēru no vecajiem bērniem, un šito varēs baigi labi dzirdēt. Tad es vienkārši paņemu, izēju cauri visām stīgām, apņem viņu un notrīt tādu stīgu. Jaunas stīgas labāk nevajag darīt šito, ja piemēram jaunas stīgas, viņas jau tev skan cool, tad tā kā ja viņas paliek vecas, tad šito te stāvot darīt. Un reizēm ir tā, ka jaunas stīgas tur noglumināt, tā kā tu dzibrumu. Bet atkal, ja tev ir nomirušas stīgas, tu atkal vari bišķi to dzibrumu dabūt atpakaļ. Un tad notīri stīgas, tev uzreiz ir sliperi atpakaļ normāli, jo reizēm stīgas norūsē un tas nav cool, tev bija pieredze, ka tev bija melna pirksts, bet tagad nav melna pirksts. Tas atkarīgs ir, katram ir savi tauki un sviedri, kuri tā kā iedarbojās metālu, katram savādāk. Izspēlēm to kačku cauri, un tad paņemam soliņu. Viesim, ja tev nav bombmašīna, tev ir tikai tīrs metrs, tev diezgan jābūt šārpi, un tev diezgan jābūt čotkami, tā kā pēc būtības. Tas ir tāds fiša, ko es varu ieteikt, tā kā paņemat kaut kādu grūvu, un tad tikai kliku metronomu, jo sanāk, to pašu varētu darīt ar backing tracku, bet backing trackā tur ir bonus un bass vispārējais, tur mums tā kā atvieglo dzīvi. Nospēlē ar pirkstiem, tad nospēlē tādā pašā pičā, jo tev nav labi, tev pašam vajag jāzina, tā kā brauc. Un tad nākošais cēlkas ir diezgan grūti vibrāto. Vibrāto ļoti labi, tik tā labāk, ka mēs ir out of pitch. Vienkārši uztais vibrāto un tas tā kā Tad man vēl vien pogas, ja man vajag vēl reverbu. Tad man ir vēl vien Bet ir, kas man vēl viens spēlās, kurš laik ieslēgs ir viens overdrives, kurš man ir uztaisījis, tā kā, viņam drives ir uz 9, tā kā, reku pieņesim ir tikai gīča un ēmas un šī reverbs.
Šis pedāls mums ir stilīgs ar to, ka es varu viegli kā pieskārties stīgai. Es saku iedigoju, viņš tā kā pavarās vaļā un sāk grājot. Tas būtu būs pedāls vai tas nav? Tas ir overdrive pedāls, tas ir vienkārši drive pedāls. Jā, bet es domāju, ka drive pedāls ir kaut kā būs. Arī jā. Tas pats vai tas ir kaut kas cits? Tā var teikt, jo es to signālu iebūstu, ja man pliks viņš šitāds, es viņu pacēju tā kā. Un man patīk tā ideja tāda, ka tev ir klīns. Tev ir tā, ka tev ir klīns, bet tev ir čičut kraukšķīts, tā kā čičut, tā kā. Ko, paldies jums liels, ka atnācāt.